Rezultāti. Viss notiek tavā acu priekšā. Mana pirmā mēneša rezultāti ir plus 4,4% mēnesī. Kā tie radās, skaties tālāk izvērtējumā. Mani rezultāti pirmajā mēnesī ir lepni 4,4% mēnesī plusā. Tā kā šis ir mans pirmais mēnesis, tad attiecīgi arī gada griezumā es šobrīd esmu 4,4% plusā. Saku godīgi, tas nebūtu bijis iespējams, ja es nebūtu izmantojusi bonusu. Pirmajā mēnesī es sāku 18. oktobrī, tās ir nepilnas 2 nedēļas. Es nopirku 2 akcijas. Kāpēc un kā es to pirku, skaties pirmā mēneša investīciju izvēlēs. Un šeit tu redzi, ka man kopā ir 3 akcijas, no kurām 2 es pirku, un 1, jeb akciju daļas, man uzdāvināja Trade Republic, tāpēc, ka es izpildīju bonusa linka pievienošanās noteikumus. Tas ir, es iemaksāju vismaz 100 eiro un veicu investīcijas 2 akcijās uzreiz. Ja nebūtu šī bonusa, es kā iesācējs un cilvēks ar ierobežotiem līdzekļiem sāktu vispirms investēt fondos, bet pirmajā mēnesī es fondiem izveidoju tikai krāju plānus, kuri sāks izpildīties novembrī. Es izpildīju bonusa nosacījumus, attiecīgi Trade Republic man uzdāvināja Teslas akciju daļas 8,34 eiro vērtībā. Protams, kā pa jebkuriem ienākumiem ir jānomaksā nodoklis. Tāpat kā es nesniedzu investīciju konsultācijas, tā es nesniedzu arī grāmatvedības konsultācijas. Par nodokļiem lūdzu konsultējies ar savu grāmatvedi. Atgādināšu, ka to pašu akciju vai fondu pirkšana citā laikā, citās biržās nesīs pavisam citus rezultātus. Šis portfolio ir vienkārši mana privāta investīcija, nav konsultācija ieguldījumiem, un es vienkārši dalos ar savu portfolio publiski, lai dotu kādu motivāciju, interesi pētīt tālāk un noņemtu šo te negatīvo līvuru akcijām un biržu tirgiem. Skatāmies tālāk pie mēneša pārskata. Vērtības pieaugums šajās 2 nedēļās ir 1,66. Ienākumi, tas ir mans bonus, 8,43. Svarīgi transakcijas maksas par katru akciju, kuru es pirku, bija transakcijas maksa 1 eiro. Šeit ir manas iemaksas depo kontā, un kopējā vērtība šobrīd ir 218,09 eiro. Tas, kas mūs interesē šobrīd no šiem rādītājiem, ir noteikti delta. Šis pluss nav radies ne pateicoties dividendēm, ne kursu svārstībām, bet pārsvarā pateicoties bonusam. Tāpēc, ja gribi atbalstīt arī manu darbu un izmantot bonusa iespēju, tad ņem manu linku zem video un pievienojies Trade Republic. Skatāmies tālāk. Šeit kopējais pārskats. Pelēkais ir mani ieguldījumi. Zilā līnija ir kopējais portfolio stāvoklis. Sarkanais ir transakcijas maksas un zaļais ir delta šajā laika posmā. Man šobrīd atrodas šeit, kā jau tu redzēji, Realty Income, Coca-Cola un uzdāvinātās Teslas akcijas. Šeit iespējams paskatīties tuvāk, kā svārstās kursi, un akciju kursi svārstās vienmēr. Starp citu, ja akciju kursi nesvārstītos, tad neviens arī nepelnītu. Tātad zaļais ir kopējā portfolio vērtība,
īsu brīdi uz augšu gāja visas 3 akcijas, un tajā brīdī bija pat sasniegti, jā, vairāk kā 6,5%. Un tad Teslas akcija sāka gāzties lejā. Es Teslu šajā brīdī nebūtu pirkusi, un Tesla vispār nebūtu mana pirmā izvēle. Kā jau es teicu, dāvinātam zirgam mutē neskatās. Un šeit tu redzi, ka uz leju ir nogājusi arī realty income, un šobrīd atkal iet uz augšu. Un Coca-Cola tagad smuki turās apmēram pie 3%. Interesants ātrais pārskats ir arī šeit. Kopējais portfolio ir pie 4%, Coca-Cola atrodas pie 3%, Realty pie -3 un Tesla pie -7%. Šis pārskats man noder tad, kad es pieņemu lēmumus par to, ko darīt tālāk ar akcijām. Un interesants pārskats ir par ienākumiem un izdevumiem. Dividendes man šobrīd nav. Man ir mans jau izstāstītais bonus no Trade Republic 8,43. Un šajā mēnesī es esmu sastrādājusi arī transakcijas maksas, kas ir -2 eiro. Un pie portfolio performance šeit ir tāda zīmīte, kas visu apkopo, un tātad ārpus kursu svārstībām, pateicoties bonusam, un noņemot nost transakcijas maksas, kopējais plus ir 6,43. Jā, tie ir mani rezultāti par 2023. gada oktobri. Seko man līdzi, kā mans portfolio attīstīsies nākamajos mēnešos, un droši komentē zem šiem ierakstiem manas izvēles, kā arī uzdod jautājumus, un es attiecīgi labprāt atbildēšu uz tiem nākamajos video. Un citādāk es novēlu arī tev, lai tavs portfolio vienmēr, vismaz gada griezumā, ir plusā.